Pastāst, ar ko tev asociējas Ziemassvētki? Ar saulvecītu un egli un dāvanām. Un, jā, ar ģimeni un svinēšanu. Protams, sniegs. Nezinu, kaut kāds Ziemassvētku films. Arī mandarīnu, piparkūks. Viss tā noskaņa. Dāvanas. Man vislabāk Ziemassvētkos patīk, kad ir jauks dāvans un Ziemassvētku vecītis, kas atnāk pie katra ģimenes. Iet uz kalni. Dāvanas saņem. Dāvanas, daudz dāvanas, mīlestība, ģimene, kopības sajūta. Ziemassvētkos man patīk visvairāk tas, kad cilvēks maida, var dāvināt dāvanas un likt justies labi. Kas ir Ziemassvētku mīlestības, ko tu visvairāk gaidi? Kāds ir tavs mīļākais Ziemassvētku ēdiens? Zirnīši. Piparkūkas. Karbonādes, kartupeļi ar karbonādi un mērci. Zirņas peķi, protams. Pīrāži. Piparkūkas. Arī laikam. Piparkūks. Kāpos. Kāds būtu tavs novēlējums basketbolistiem un basketbola līdzstājiem Ziemassvētkos un jaunajā gadā? Priecīgs Ziemassvētks, laimīgi jauno gadu. Visiem, lai izdodas visu, ko vēlās nākošgad. Tātad Ziemassvētkos es novēlu saticību, mīļumu un izbaudīt svētkus kopā ar ģimeni un jaunajā gadā daudz uzvaras. Un lai veiksmīgs viņiem nākošais gads gan ar sportā, gan arī citā veidā. Daudz uzvaru un pozitīvs un skaists spēles, un lai sezonas izdodās gan viņu pārstāvētajām komandām, un tas arī galvenais. Vēlētos novēlēt to, lai vienmēr ir spēks vinnēt pretiniekus un lai būtu pozitīvs spēles. Basketbolistiem vēlētu novēlēt, lai viņiem ir laba sezona. Basketbola faniem, lai viņiem ir labi skatīties. Es novēlētu priecīgus Ziemassvētkus.